Labdien! Šī video virtuve turpmāko laiku ar jums būs es, Žana. Šodien tiks gatavots biskvīts tikai no olu baltumiem. Man vajadzēs olas baltumi, cukurs, milti, sāls, citrona skābe un vanīļas cukurs. Olas baltums saputo līdz baltām putām. Tad pievieno sāli, citrona skābi, vanīļas cukuru un pakāpeniski pa daļām pievienot cukuru, pusi no dotās masas. Nepārtraukti putot, līdz cukurs ir izkuss. Jāskatās, ja starp uz pirkstiem nevar just cukuru, tad ir masa gatava. Man pagāja 4 minūtes. Bet olu baltumus pārlieku lielākā traukā, lai būtu ērtāk strādāt. Miltus un kopā ar cukuru izsijāšu pakāpeniski, sadalīšu uz 3 daļām. Un tos miltus ar cukuru tā kā iecilā uzmanīgi. Tagad mīkli izlieku formā un izlīdzinu. Formu ietalkot nevajag. Un šādu biskvīti jācep tieši šādā formā, lai vidū būtu tāds paaugstinājums. Jo olu baltums, viņš ir pats par sevi, tā masa ir viegla, lai viņa nenokritās cepoties cepšanas laikā. Dažas reizes jāapsit pret galdu. Un cep sakarsētā cepeša krāsnī 180 grādi uz 30–35 minūtes. Tagad biskvītu apgriež otrādi un ļauj pilnīgi atdziest, kādu stundu, pusotru. Tagad viegli var izņemt ārā no formas. Šādu biskvītu pasniedz ar krēmo nogām, uzputoto saldo krēmu, vai vienkārši pabera pūderu cukuru. Šāds biskvīts ļoti pufīgs, mērens salds un viegli pagatavojams. Garšo ļoti labi. Veiksmi gatavošanā, lai jums labi garšo, uz tikšanos, balsojiet, komentējiet.